Pirms 2,5 gadiem, kad pirmo reizi biju Londonā, kad latviešu draugs apstājās šajā kafejnīcā, lai nopirktu kafiju. Cik interesanti, kad 2,5 gadus vēlāk, es varu teikt, ka mēs jau 2. gadu pēc kārtas sadarbojamies ar draugu, kas atrodas tieši šajā vietā. Mēs redzam, kā Dievs lieto šo sadarbību, lai celtu draudzi, iedrošinātu un varētu pasludināt evaņģēliju tiem, kas vēl nepazīst. Šajā gadā 90% no draudzes locekļiem ir iesaistīti misijā. Un kā viņš pats, kā viens no misionāriem teica, viens no faktoriem bija tas, ka pagājušajā gadā mēs atbraucām vairāk nekā 50 cilvēku liela grupa. Dievam jau toreiz bija plāns šai vietai. Uz dažām dienām esmu atpakaļ vējainajā Liepājā, Latvijā, un var atskatīties uz Londonas misiju. Un es saprotu, ka man ir bijušas tādas 3 lomas. Pirmā ir būt par evaņģēlistu un dalīties ar pašām svarīgākajām ziņām pasaulē, proti Jēzus evaņģēliju. Otrā loma ir būt par tāds cienījams organizācijas vadītāju un skatīties, izjust, kur Dievs atver kādas durvis, atver jauniem kontaktiem, jaunām sadarbībām, lai varētu veidot kādas nākotnes projekts un misijas mērķus. Un trešais – būt par mentoru jaunai vadītājai, Alīnai, kura pirmo reizi vadīja misiju. Šorīt mēs tikāmies no rīta vēl un mums noslēdzās tāds 9 mēnešu sagatavošanas periods no tā brīža, kad viņa atsaucās aicinājumam, izplānoja, izveidoja visu misijas plānu, veids tādu sadarbību ar Londonas draudzi un kad arī realizēja šo misiju. Un man bija prieks būt viņai līdzās. Un kā viņa pati teica, tad tas bija ļoti palīdzoši. Arī varu citēt, kā viņa teica, ka ir atšķirība. Ir atšķirības starp to, kā būt vienkārši dalībniekam un vadītājam, jo dalībnieks domā par sevi, bet vadītāja prioritāte ir viņa komanda. Tu jau esi dzirdējis to, kad man ir sirdī šie jaunie vadītāji, jo pļaujamā tiešām ir daudz, bet strādnieku ir maz. Un jau pēc pāris dienām es būšu atkal misijā, līdzās kādam jaunam vadītājam Kārlim. Mēs dosimies misijā uz Spāniju. Un vēl viena lieta. Es esmu sācis rakstīt grāmatu. Šī grāmata būs par piedzīvojumiem ar Dievu, par ticības ceļojumu un misijas stāstiem. Un es vēlos šo grāmatu veltīt saviem nākotnes mazbērniem kā ticības mantojumu, ko nodot tālāk viņiem. Bet es arī ceru, ka ik viens, kas šo grāmatu lasīs vai klausīsies, tiks stiprināts iet ticības ceļu kopā ar Dievu un dalīties ar viņa labajām vēstījumiem. Paldies, ka tu esi ar mani šajā kalpošanā caur savām lūkšanām, caur draudzību un partnerību un caur savu finansiālo atbalstu šai kalpošanai. Lai Dievs tev bagātīgi svētī.